kaķiem nekāda saistība nav šīm māju vārdām. Tas arī ir šis senais lībiskais vārds, un tā kā mājām garām tecēja no Lilastas dzirnavām grāvis ar dzirnavu, nu varētu teikt, atkritumiem, bet tie bija tādi savādāki nekā mēs saprotam, kas ir atkritumi. Tie ir šie graudaugu paliekas, kas rodas pēc malšanas, tad pa šo grāvi tas tika aizkalots uz gauju, un šis vārds kaki ir sens lībisks izcelsmes vārds, kas tiešām nozīmē šo atkritumu, bet man šis vārds īsti nepatīk, šo palieku grāvi. Un arī šī māja atradās šī grāvja malā, un šis nosaukums kaki ir pavisam citas izcelsmes. Bet tā ir... Bet tagad vēl vienkārši priekš tiem, kas skatīsies šo te un varbūt nebūs tik informēti. Labi. Kā tas ir ar tiem, tad faktiski ādažnieki varētu būt piesaistīti lībiešu kaut kādam grupējumam, tad, ja? Iedzimti ādažnieki. Patiesībā, jā, te ir stāsts par mēs joprojām lietojam šos lībiskos nosaukumus, ko tie paši ādaži. Visi šie āži, šī galotni āži, tie ir Vidzemes lībiešu ciemi, apdzīvotās vietas. Suntaži, pabaži, kuiviži, allaži, limbaži un tā tālāk. Šeit dzīvoja lībieši un... Jā, par pēdējiem lībiešiem tāds interesants stāsts, es arī vēl savā grāmatā biju to ielikusi. Tas bija 18. gadsimta beigās, Remberģu krogs, 18. gadsimta beigas, 19. gadsimta sākums. Remberģu krogā brauc ceļinieks. Šis ceļinieks bija šīs savas atmiņas pēc tam publicējis. Viņš ieiet krogā, tas ir ziemas laiks un sniegs un milzīgs augstums, viņam mugurā ir vilkādas kažoks. Viņš ir nosalis un grib sasildīties Remberģas krogā, un viņš tagad iet iekšā, un tur ir bērni, saimnieces bērni, kuri ir ļoti uztraukušies un sauc Emmā, kurat kokē? Un vēlāk viņš prasa saimniecei, kādā jocīgā valodā tie bērni runā. Un saimniece atbild, jā, tā ir mūsu ģimenes valoda. Viņa gan nesauc lībiešu valodu, bet Emmā, mamma, kurat, vilks, tāpēc, ka vilkādas tas kažoks, koke virtuvē. Emmā, kurat koke. Tātad Remberģe, tas ir šobrīdējais ādažu centrs, Remberģes mūža šajā teritorijā vēl ir dzīvojuši cilvēki, kas ģimenē ir izmantojuši sarunu valodā šo lībiešu valodu. Jā. Tas ir tā interesanti. Ļoti svarīgi zināt. Jā, tad atgriežamies atkal pie manas dzimtes. Īstenībā tāds impulss interesēties par mani, par dzimtes vēsturi bija jau tādos pusauģu gados, kad es atradu savu vecvectēvu Jāņa Bērziņa atmiņu pierakstu. Tie bija kaut kādi 50. gadi, kad viņš bija uz rakstām mašīnas, sītīgi rakstījis šo stāstu. Un tur ir šis te pirmais sencis, ir šis Zaldavu Sīmanis. Sīmanis tātad dzīvoja Zaldavu mājās, un Zaldavas ir gaujai tātad, uz Garkalnas puses augšpusē aiz ādažu centra uz augšu, un Zaldavu Sīmanis ir tas viņa vecākais sencis, kuru viņš ir no saviem vecākiem un vecvecākiem uzzinājis par šo savu senci. Es kā vēsturniece vēlākos gados atradu Zviedru laiku arhīvu materiālos 1624. gads. Šis te Pērnavas zemnieks ir ienācis 604. gadā Soldavu mājās no Pērnavas. Un Soldavu mājas atradās Māre Kilu ciemā. Toreiz bija tikai 5 apdzīvotas sētas, un viena no tām bija Zaldavu māja. Tas aptver šo teritoriju no Gaujas ieteces jūrā līdz pat Zaldavu mājām, kuras, varētu pat teikt, netālu no Garkalnas baznīcas, tas tāds orientieris. Jā,
ļoti retas šīs 5 mājas bija šajā ciemā. Šī vieta bija ļoti, ļoti neapdzīvota. Nu tā. Jā, nu tad tālāk atkal arhīvu materiāli stāsta, ka tam Zaldavu mačam ir bijuši 2 dēli. Viens ir Hans, viens ir Sīmanis, kad ir dzimuši apmēram. Un tad parādās tikai šis Sīmanis Bērziņš, kuru savukārt šis mans vecvectēvs atmiņās ir iepinis, un te jau ir dzimšanas gads, un te jau ir uzvārds. Bērziņš. Par uzvārdu, jā, viņi dzīvojuši vietā, kur apkārt ir bijuši ļoti, ļoti daudz bērzu, un tad, kad muižnieks ir laikam lūdzis izvēlēties to uzvārdu, tad tiem dzimtes pārstāvjiem ir ienācis prātā tas Bērziņš, un tas bija Cernikavas muižnieks, jo šīs mājas bija pakļautas, vai tā nevarētu teikt. Viņas bija tā kā Cernikavas muižas teritorijā. Jā, nu te ir tāds mans, es esmu 7. paudze no tā, ko es esmu, teiksim, atradusi vai izpētījusi. Te ir māju vārdi, kuri varbūt ir cernikaviešiem pazīstami, tātad Anne no Cēlājiem. Mēs esam šeit Cēlāju mājas kopijā šobrīd Cernikavas novads pētniecības muzejā. Tātad arī no šejienes ir kāda sieva, Anna, ir aizprecēta uz šiem Zaldaviem. Drīkst vēl iebildi kaut kādu? Jā. Tu zini visu, ko viņi visi bija zvejnieki, zemnieki, visi bija zemnieki. Un tās mājas, kādās viņi dzīvoja, bija līdzīgas tā, kā šeit ir Cernikavas novads centra māja. Nu, protams, tās bija zemnieku guļbaļķu mājas, un pārsvarā tā bija zemkopība, ar ko cilvēki senatnē nodarbojās, bet šajā apvidū bija ļoti daudz ezeru. Tā bija ezeru zveja. Protams, arī gauja, arī nēģu zveja. Nu, ar to jūras zveju tur tā piesardzīgi, jo jūra ir diezgan riskanta, un tur vajadzēja attiecīgi citas laivas, bet šī piekrastes zveja un ezeru zveja tā bija ļoti, ļoti populāra, un iedzīvotāji ar to arī nopelnīja, jā, senatnē. Un arī tie mani. Un tad viņi ķēra zivs un ved uz Rīgu tirgot? Nē, visdrīzāk, toreiz vēl tur iespējams, ka tomēr bija muižai jānodod šīs zivis, jā, un varbūt muiža tālāk rīkojās ar to, ko nodeva zemnieki, nozvejot to. Jo arī, protams, tur bija licences, nu toreiz bija mazliet savādāk, cik ko drīkstēja zvejot un cik bija jādod muižai. Jā, un tas pārējais noteikti tika realizēts tirgos. Grūti pateikt. Es pieļauju jāgu uz Rīgu, jo Rīga bija tuvākā vieta, kur braukt, tirgot arī šo zivju produkciju. Un tie muižnieki, tie visi bija baltvācieši tagad, kā mēs viņu zinām, vai kā tas ir? Nē, viņi bija īsteni vācieši. Viņi bija, protams, īsteni vācieši. Viņi jau šeit bija tik ilgus gadus dzīvojuši. Tas ir no Krusneša laikiem. Jā, protams, jā. Jā, tas ir no Ādažos šīs muižas bija vairākas. Tā Remberģis muiža un Štāles muiža un Garkalnes muiža. Tās bija tās 3 muižas, kas tā kā vairāk to gaujas, to ap Garkalnes pusi to galu. Tās bija viņa īpašumā. Nu, Cernikavas muižnieks bija tāds individuālists. Viņam, protams, te ir bišķiņ cita vēsture. Jā, te ir cita vēsture. Šeit bija arī zinātnieki un inteliģence, bet man grūti pateikt, vai viņi draudzējās savā starpā ar Ādažu muižnieku. Cernikavas muižnieks draudzējās. Tur bija radniecīgas saites, jā. Bet ar to Garkalnes Štāles muižai tāds īsts muižnieks. Viņš atkal dzīvoja kaut kur Rīgā, un viņam bija vairāk tikai zemes un zemnieki. Tāpat ir Alderu muižas īpašnieks, arī dzīvoja Rīgā. Nu, kaut kādā brīdī viņam arī bija šī muižas koka ēka Alderos. Jā, šīs muižas bija tādas, viņas, protams, sākotnēji tas viss radās no tā, ka
ka Ādažu pilī viduslaikos bija vajadzīgs ēdienas. Un, lai saražotu ēdienu, tad izveidojās arī šī muižu saimniecība. Tās bija saimnieciskas, tā bija uzņēmēja darbība. Ja mēs tagad to moderni tā varam pārformulēt, tā ir saimnieciskā darbība viduslaikos. Tad kāda bija tā pamata konstrukcija tai latviešu, lībiešu, ādažu ģimenei? Tātad ir vīrs, sieva, bērni, vecāki, vecvecāki, kas visi dzīvo kopā? Jā, protams, visa ģimene dzīvo kopā zem viena jumta. Esam noteikti visi bijuši Brīvdabas muzejā, tur arī ir šīs tur gan varbūt nav tik senas šīs mājas, bet arī tur var kādu 18. gadsimta beigu modeli ieraudzīt. Tad, kad bija sezonas darbs, ja bija vairāk šo lauku, kuru bija jāapkopja vai jāapsaimnieko, tad arī bija šie gājēji, šie kalpi, kas noalgoja sev šo darba vietu uz gadu un atkal devās tālāk, vai arī nedevās tālāk atkarībā no. Bija jāizpilda šīs klaušu saistības ar muižu, un tās bija diezgan nopietnas. Un, lai to izdarītu, jo lielāka ģimene, jo vieglāk bija izpildīt šīs saistības. Ja nelaimējās un varbūt nebija tik daudz to bērnu, tad arī šīs saistības bija grūtāk izpildīt, un tad arī bija šie kalpi jānoalgo. Un te arī ir viena tāda ļoti veca vaku grāmata. Patiesībā arī vārds vaka ir lībiešu grāmata, tā ir nodevu grāmata. Tā ir nodevu grāmata no 821. gada, kur šim te manam sencim bija... Tur bija sarakstīts, tur ir ļoti, ļoti seni sena šī valoda, un man ir grūti izprast, bet tās ir šīs nodevas, cik bija jānodod augļu, ābolu, zivju, graudu, dažāda veida olas, gaļa, viss tas, lai muižai būtu ko ēst. Vācu tam muižniekam un viņam. Jā, jā. Tas būtu tā, ka mēs varam teikt, ka tie būtu tagad nodokļi, piemēram. Jā, tie bija tā laika nodokļu sistēma, kādā veidā uzturēja. Muižnieks arī no šiem nodokļiem varēja uzturēt arī šo nabaga māju, kā mēs sakam, šo veco ļaužu vietu, kur, ja vecajam cilvēkam ir aizgājuši bojā bērni un viņam nav vairs nekādu iztikas līdzekļi, nebija gluži tā, kā mums padomu laikā skolā stāstīja, ka visi bija tik nejauki un neiedzīgi šie muižnieki. Tā gluži nebija. Šie vecie cilvēki arī varēja iegūt šo aprūpi, kaut kādu laiku vai šādās veco ļaužu mītnēs. Īsti nebija, protams, tāda izplatīta parādība, jo pārsvarā tomēr visi vecie ļaudži dzīvoja ģimenēs. Bet bija vienmēr arī kāda kara darbība vai kaut kādas šausmas vai briesmas, kad cilvēki aizgāja bojā. Un tad arī, šis muižnieks, viņam bija pienākums rūpēties par saviem ļaudīm. Bet valstī arī bija kaut kādas nodevas jādod, ja tikai savam muižniekam? Valsts, tas ir stipri vēlāk, jā. Tagad mums ir Zviedru valdīšana, tad tas muižnieks atkal deva Zviedru valdīšanai savas nodevas. Tad atnāca Poļu valdīšana, tad atkal šis vācu muižnieks deva Poļu valdīšanai savas nodevas. Jā, tā hierarhija, protams, sākās no zemnieka, viņš aiznes muižniekam, muižnieks tālāk atkal aiznes attiecīgi tur visiem tiem ierēģiem. Ko es te gribēju teikt? Šitā man ir otra, tā man tēva līnija, tas ir tā zābaku līnija, un te arī ir kurzemnieks, kurš ir atnācis un apmeties zābaku mājās, uzvārdu vēl nav. Iet Sarnikavas muižā darbā. Zābaku mājas mūsdienās atrodas, ja zinat Ādažu militāro poligonu, Kadagu, tad šīs mājas atrodas Kadagā, bet visas šīs mājas, kas atradās pāri Gaujai Kadagas pusē, viņas visas bija piesaistītas Sarnikavas muižai, Sarnikavas baznīcai. Tur viņi arī tika kristīti, laulāti, iesvētīti. Neviens pāri Gaujai nedevās uz Baltasaru baznīcu. Tāds interesants iedalījums. Jā, tie, kas bija Gaujai tā kā igauņu pusē, tie bija Cernikavas draudzē un muižai piesaistīti tie, kas bija otrā pusē, tie bija atkal Baltazarā bukultos.
Ko es te vēl varu atrast? Jā, un tie zābaki, tad tas māju nosaukums kalpoja kā uzvārds vai kā tur bija? Jā, nu sākumā šajos Zviedru laika dokumentos zemniekam nebija uzvārds, un tad pēc māju vārda, kurā viņš dzīvoja, arī šajās nodevu vai vaku grāmatās, viņš tika reģistrēts. Nu, ja viņš dzīvoja Zābaku mājā, tad viņš bija Zābaku Miķelis, un ja viņš dzīvoja Kaķos, tad viņš bija Kaķu Miķelis. Un tādā veidā varēja atšifrēt, kas ir kurš, jo nodevs tā ir svēta lieta. Bez tām vispār nevarēja pastāvēt. Un cik daudz bija tie iedzīvotāji toreiz tajos Ādažos, Carnikavā šitajā pusē? Vai? Jā, nu to daudz, to varbūt mazliet vēlāk. Tad, kad teiksim, Zviedru valdīšanas laikos, jā, šie reģistri tika uzskaitītas mājas, un mājās dzīvojošie vīriešu kārtas strādājošie cilvēki, jo sievietēm bija jāaudzina bērni un jākop māju, viņas netika uzskaitītas. Tika uzskaitīti šie vīrieši, jo vīrietis gāja darbā, viņam bija dēli arī gāja darbā, muižas klaušu darbos, un sievietes, viņas varēja mājās rosīties un audzināt atkal jaunos nodevu maksātājus. Visos laikos viss ir bijis vienādi, tikai tādas mazliet atšķirības. Bija kaut kādas atlaides vai kaut kādas tur, es nezinu, tur daudz bērnu ģimenēm vai kaut kādām? Es domāju, atlaides, tā kā mēs jau tagad saprotam, nē, bet tik tiešām šīs ģimenes, kurās bija daudz bērnu, kas bija svētītas ar daudz bērniem, viņas bija laimīgākas, jo bērni varēja palīdzēt ģimenei, tad arī šī audzināšana bija tāda, ka visi darīja kopā, un tad arī bija vieglāk nomaksāt muižai šīs nodevas, un tev arī palika vairāk pāri, un tu varēji šo naudu atkal izmantot savām vajadzībām, bet ja tev bija viens bērns vai tev bērnu nebija, tāpēc bija ļoti svarīgi arī izdevīgi apprecēties, jo arī no tā bija atkarīga visa tava dzīve, jo tev tā dzīve, tu nevarēji tur kaut ko ļoti mīlēt un nomirt badā. Nē, diemžēl nē. Arī man kādreiz vecmāmiņa, viņa teica, ka viņai, protams, ļoti laimējās. Viņa teica, jā, es tiešām, mans vectēvs, mums bija ļoti liela mīlestība, mēs iepazināmies Podnieku, tur, kur ir Podnieki, kādreiz bija zvēru ferma, tur bija tāda saliņa, un šajā saliņā bija balles, rīkoja balles pirms kara, tātad 20. 30. gados, tur bija pūtēju orķestris, un vasarās tur bija balles, un man vecmāmiņa no Garkalnas puses, un vectēvs tātad no Carnikavas puses satikās. Viņiem bija šī lielā mīlestība, un viņi apprecējās un dzīvoja laimīgi. Bet vecmāmiņa vienmēr teica, ka senatnē reti bija šī mīlestība, jo bieži vien vecāki viņi noskatīja to izdevīgāko partneri savam dēlam vai savai meitai, it sevišķi, lai šī saimniecība varētu turēties. Mums jau literatūras vēsturē ir daudz šo piemēru, un tas pats Blaumanis, jā, tā tas bija, jo izdzīvošana bija svarīgāka par mīlu. Kāds varēja atļauties, jā, bet tas nozīmē, ka viņam nebija šīs mājas, viņam varbūt bija kaut kur jābēg ar savu mīlu. Tā maza atkāpe. Jā, vēl tad jautājums par tām skolām. Jā. Kad kaut kādas Ādažos parādījās pirmās skolas vai kaut kādas izglītības iespējas vai ko tur? Jā, izglītības iespējas atkal bija muižnieka pienākums. Viņam bija jāceļ šī skola. Un esmu arī grāmatā pētījusi arī šo Ādažu skolu vēsturi. Tas bija muižnieka pienākums. Un vairāk, dokumentēts ir, tad, kad mēs bijām Krievu impērijas, Krievijas impērijas sastāvā, un tad ir arī tādi ļoti interesanti dokumenti, šī ķeizariene liek Garkalnas muižas īpašniekam celt šo skolu, un viņš tā kā ir izsūtījis pie šiem bērniem, kas apmēram skolas vecumā, tādu tā kā pārbaudītāju, kurš konstatē, ka bērni lasa gana labi un
nevajag to skolu celt. Un tos baļķus ir izmantojis, kas ir paredzēti skolas celtniecībai, vai krogus vajadzēja, vēl vienu krogu, vai ne? Nu, jā, bet neaizmirsīsim, ka krogus jau nebija tolēk kā dzeršanas vieta. Krogus bija kā saieta vieta, kā nams, kur uzzināt jaunākās ziņas. Nu, kāds jau arī iedzēra, protams, bet tur varēja iegriezties šie ceļinieki, viņi tur pārnakšņoja, atnesa ziņas, kas notiek Rīgā vai Limbažos. Un tā bija saieta vieta, bet mužnieks izdomāja, ka krokus tomēr ir vajadzīgāks kā skola, jo bērni arī mācījās mājās. Mēs, protams, varam arī ļoti priecāties, ka hernhūtieši bija. No mūsu pusē viņi bija mazāk, bet arī šī ietekme tomēr pastāvēja. Kas ir hernhūtieši? Aha. Jāsaka godīgi, ja nebūtu hernhūtieši, varbūt arī mēs, latvieši, vairs nebūtu. Tas bija tāds brīdis, kad visi šie kari bija tik tālu noveduši šo pamatiedzīvotāju, varētu teikt, to mentālo, garīgo, to sajūtu, kāpēc vispār ir vērts dzīvot uz šīs zemes, ka viņi sāka savas bēdas slīcināt pašdarītā aliņā un alkoholā, un viņi neredzēja jēgu, viņi neredzēja prieku, jo tad viņi aizgāja uz baznīcu, kurai vajadzētu kā rūpēties par šo garīgo cilvēku pusi, apjēgt, kāpēc tu vispār esi šajā pasaulē nācis un ko tu dari. Tad baznīcās prediķi bija vācu valodā, viņi neko tāpat nesaprata, aizgāja mājās, un tā tas viss turpinājās. Bet šī hernhūtiešu kustība, viņa vairāk Vidzemē bija aktuāla un populāra, un tie arī bija šie kristietības vēstneši, bet viņi ienākot šeit Latvijā, viņi spēja uzrunāt latviešu valodā šo vietējo zemnieku. Viņi atrada šos līderus starp zemniekiem, viņi viņus apmācīja, viņi spēja dot šo sajūtu, kāpēc tu vispār esi nācis pasaulē. Un šo vienlīdzību, ka visi cilvēki Dievam ir vienādi un radīt šo prieku dzīvot. Un mums arī šeit hernhūtiešu kustība bija populāra gan, tas varētu būt 19. gadsimta sākumā. Viņa diezgan ilgi šī kustība šeit bija, viņa aizliedza un apļāva. Un tepat Baltazara baznīcā bija mācītājs, kurš arī bija ļoti ar šo kustību aizrāvies, un tur bija milzīgi daudz šo tirāža priekš tiem laikiem. Tur bija 1000 eksemplāru skaita tirāža par šo kustību, kas tika izdalīta apkārtnes zemniekiem, par sātību. Sātība ir šis vārds, sens vārds, tā ir tāda negausība. Mēs to lai tu nebūtu negausis, būtu ievērot šo sātību, visās jomās, atturību, vēl mēs varam tā kā samērību, jā. Un tas viss bija vienkāršiem cilvēkiem, latviešu cilvēkiem saprotamiem vārdiem. Un šie cilvēki ļoti, ļoti sāka atbalstīt šo hernhūtiešu kustību un sāka atkal atgriezties baznīcās, jo mācītāji sāka latviski runāt sprediķus. Un tad bija šī vieta, kur tu varēji sev dvēseli piesiet, jo pirms tam nekā nebija. Tev visu laiku tikai kariņi vien, un tev bija nodevs jāmaksā. Tie hernhūtieši, tie bija vācieši? Jā, bet viņi arī šeit atmetās, arī iemācījās latviešu valodu, un viņi arī ar tiem mācītājiem draudzējās, kuri bija tādi garīgāki vai kas gaišāki cilvēki, kas bija tādi, kas gribēja darīt labu saviem zemniekiem. Tā to vienkāršot var. Tagad iesim mēs uz priekšu, jā. Te ir arī dažādi pazīstami vārdi, bet iesim vēl. Jā, iesim vēl. Tā, es eju atpakaļ, es jau domāju, nebūs īsti. Šī ir tāda ļoti jauka bildīte. Tās ir Zābaku mājas. Tas ir
893. gads, kā tur bija ar to fotogrāfiju. Tā fotogrāfija jau tā kā bija radusies, jā. Tikko, jā. Un tam latviešu zemniekam bija ļoti interesanti uzaicināt pie sevis mājās to fotogrāfu un sapulcināt ģimenīti. Nu, kādi bija cilvēki sabozušies, samulsuši, bet tā tas bija. Kreisajā pusītē tā tad ir vectēvs un vecā māte, un viņiem bija 4 meitas, un tā meita sēž no tās pusītes pirmā, tāda saviebusies, tā tad ir šī mana vecmāmiņa, kurai bija 12 bērnu, un šeit ir šie pirmie 4 bērniņi, un viņai savukārt ar garo vārdu vīrs sēž blakus, tas ir šis Miķelis Pētersons no kaķiem, no Carnikavas kaķiem, ieprecēts tai mājā, jo tur tikai meitas vien bija, tātad vajadzēja šo vīriešu cilvēku. Un kaķu Miķelis, ļoti interesants personāžs, viņš arī bija Ādažu, tagad, teiksim, deputāts, jā, toreiz viņus uzsauca par priekšstāvjiem, tie bija šie zemnieku izvirzītie pārstāvji. Viņš bija šis deputāts, kurš arī, tad, kad Ādažos cēla Konstantīna Pēkšēna pagasta namu, viņš arī bija viens no tiem, kas atbalstīja šo celtniecību un parakstīja līgumus. Jā, bet viņš bija daudz bērnu tēvs, viņam bija 12 bērnu. Tātad saimniecībai nevajadzēja ņemt kalpus, visi bērni bija strādīgi. Kur tas Pēkšēna nams, kur viņš bija? Konstantīna Pēkšēna, tas ir mūsu vecais pagasta nams, Gaujas iela 6. Sarkanie ķieģeļi. Sarkanie ķieģeļi, kas ir apmesti ar šo, diemžēl apmesti ar šo apmetumu, jo tajā laikā nebija citas šīs iespējas, kā ķieģelīti konservēt. Tagad ir, protams, tās tehnoloģijas ir gana savādākas, un to mēs varam daudz kur redzēt arī Zaigas Gailes projektos vai Dieniņu vecais tas krītu fabrika Pārdaugavā. Tas ir tieši mūsu pašu Konstantīna Pēkšēna nams, kurš būtu ļoti pelnījis savu atzimšanu, jo tas ir tiešām unikāls nams ar stāstu un tā. Jā, bet mana dzimta, tur ir arī mans vectēvs un vecākais dēls krita brīvības cīņās. Tur ir gana daudz meitu, kuras bija jāizprecina izdevīgi, kā varbūt mēs tā šo vārdu man nepatīk lietot, bet tāda bija šī situācija. Un nedomājiet, ka 12 bērnu ģimenē, zemnieku ģimenē, ka nav iespējamas izglītības iespējas. Ir gan. Šeit ir fotogrāfija, kur ir 4 meitas, 4 puiši, Tur vēl kāds ir, kas nav uz šīm bildēm, tie droši vien ir aizbraukuši vai nu uz Rīgu pie fotogrāfa, vai arī Ādažu pagastnamā. Arī šādas iespējas esot bijušas, kur atbrauca šis profesionālais fotogrāfs, un tad zināmās dienās visi sapucējās un gāja taisīt bildes. Un reku te kreisajā pusē ir viens ar tādām jūrnieku pagonītēm, tātad 2 no šiem 12 bērniem tika skoloti cara laikā Rostovā pie Donas jūras skolā. Un viņi tiešām ieguva labu izglītību, zemnieku bērni, 12 bērni, paši strādāja, paši pelnīja. Jā, tas ir tiešām stāsts, ko atkal, kas patiesībā bija patiesība, tā bija realitāte. Varbūt manas paudzes cilvēkiem tādās padomu laiku vēstures nodarbībās potēja visu iespējamo, ka nekas nebija iespējams, bet bija iespējams ar darbu, ar to, ka visi brāļi un māsas bija ārkārtīgi draudzīgi un viens otru tutēja un palīdzēja. Tas bija iespējams. Un uznāka, un viņš jau kļuva par stūrmani un brauca līdz pat Otram pasaules karam, pasaules jūrās, un arī otrs brālis līdzīgi pasaules jūrās. Mans vectēvs, brīvības cīņu dalībnieks, jauns puika, te viņš ir beidzis, ka viņš uzzināja, ka viņa vecākais brālis ir nošauts brīvības cīņās, tas ir viņa vecākais brālis.
viņš, protams, atgriezās arī no kuģa, jo viņš arī bija jūrnieks. Atgriezās dzimtās mājās un uzsāka saimniekot, jo viņš bija tā kā nākamais pēc gadiem, kas uzņēmās šo zemkopības lomu. Un te ir atkal tāds interesants stāsts sarnikaviešiem, kas visi pazīst Blusu krogu, slaveno Blusu krogu ceļa malā, vieta, kur ir vairāku gadu simtu garumā. Šobrīd ir arī naudiņa, pašvaldība ir piešķīrusi, un tur ir Eiropas projekta nauda šo Blusu krogu atjaunot. Tas ir pašvaldības īpašums, un varbūt tur būs amatu māja ar laiku. Tas būtu ļoti, ļoti brīnišķīgs stāsts, bet tiek nošauts brīvības cīņās Eduards Petersons, un viņam ir sieva un 2 mazbērniņi paliek. Un tā laika likumi brīvības cīņu kritušajiem atraiknēm par brīvu iedod īpašumu, lai viņas varētu saimniekot, uzturēt bērnus. Un viņa kundzei, Malvīnei Petersonai piešķir Blusu krogu. Nolaistu muižas īpašumu, bet viņi to ar abiem bērniem saved kārtībā, ļoti sūri, grūti strādāja. Arī bērniem valsts, brīvības cīņu kritušajiem bērniem valsts nodrošināja bezmaksas izglītību līdz pat ģimnāzijas beigām. Jā. Tā kā arī viņa meita beidza ģimnāziju, un arī to tad valsts nodrošināja brīvības cīņās kritušajiem. Ģimnāzija tas ir 12 klases vai kā? 12 klases, tagad tu man uzdevi šo jautājumu. Bija pamatskola, nemaldos, pamatskola vispār bija 6 klases, jo Ādažos bija 6 klašu pamatskola. Un tā tad ir 7, 8, 9, 10. Nu, es pat domāju, ka ģimnāzijā gāja 5 gadus. Jā. Un tur attiecīgi bija kaut kāds vecuma posms jāsasniedz. Es domāju, ka 18 gadi, ka tā izglītība arī tika iegūta. Jā. Un tad vēl strādāt. Jā, tāds mūsdienīgs jautājums. Kas notika ar tām sievietēm, kas palika bez vīriem? Viņas precējās otrais, kā izdzīvoja tās situācijas? Nu, te atkal mēs varam vēsturē stipri patīt apakšā. Tad, kad šeit dzīvoja lībieši, lībiešiem, starp citu, arī bija daudz-sievība. Bet, jā, ja tas viņas vīrs bija karā nokauts, viņa nevarēja viena izdzīvot ar bērniem. Ja vīram bija brālis, viņš paņēma šo brāļa sievu savā ģimenē. Nu, tagad mēs to varam saukt par daudz-sievību. Varbūt tas skan ļoti muļķīgi, bet tā bija iespēja sievietei izdzīvot, jo nebija citu iespēju. Jo šie bērni dzīva, šie bērni bija jāaudzina. Nu, absolūti nebija tādas iespējas saimniecībā, kādas ir mūsdienās, kad sieviete var strādāt, kad viss ir automatizēts. Toreiz absolūti tā nebija. Tev bija no rīta līdz vakaram šis mājas solis jākop. Jā. Un, teiksim, brīvības cīņās, tur vispār šī situācija par to. Viņa nekad arī neaprecējās šī atraikne, brīvības cīņu atraikne. Viņa, protams, visu darīja iespējamo, lai varētu bērnus izaudzināt un izskolot un strādāt un nopelnīt. Un brīvības cīņās aizgāja bojā turpat 3000 latviešu puišu un gandrīz vairāk kā 4000 bija ievainoti, arī ļoti smagi ievainoti. Tā kā brīvības cīņas ilga 2 gadus, un arī Pirmais pasaules karš, ak Dievs, vienkārši tā vecuma vīriešu viņu patiesībā bija maz. Jo Pirmajā pasaules karā, kur tad 915. gadā jau 20,000 puišus nošāva. 20,000 latviešu puišus aizšāva uz Krieviju, aizved, viņus tur jau nošāva Pirmajā kara gadā jau. Un kur tad vēl pēc tam visi tie upuri? Tu vienkārši nevarēji savādāk būt, jā. Mēs varam teikt, ka karš diktē cilvēces kaut kādu attīstību vai izdzīvošanu vai kultūru. Tā laikam ir arī šī kara loma. Ja mēs tā filozofiski skatāmies, cilvēks neko nemācās, un tad atkal ir karš, un tad atkal viss ir jāsāk no sākuma mācīties. Jā.
laižam uz priekšu. Te nu atkal ir visādas kāzas, te ir meitas, ir jau izaugušas. Šis arī ļoti interesants personāžs ar puisīti, Rudolfs Kalniņš, kurš savukārt apprecēja arī vienu no vecmāmiņas māsām. Viņš bija diplomēts agronoms. Un tā, kad ienāca 40. gadā krievi, tad Ādažu pagastā viņš redzēja, ka tur notiek dažādas nelikumības un tiek zakta malka, jo pagastnams bija jākurina ar malku. Un šo malku, ko zemnieki saveda, lai apkurinātu Ādažu pagastnamu, atkal tur tie komunistu kliķi atkal veda sev uz mājām. Un viņš, protams, iestājās kā godprātīgs cilvēks. Un, protams, komunisti teica, tu vēl sagaidīsi savu laiku, mīļais. Tā arī bija, viņš 49. gadā izsūtīja. Un Sibīrijā nonākot, viņš nonāca tādā absolūti pagrimušā kolhozā. Un viņš to kolhozu uzstutēja lauksaimnieciski līdz tādam līmenim, ka šim kolhozam bija jādodas uz Maskavu, uz tautsaimniecības sasniegumu izstādi kā izcilākajam Sibīrijas kolhozam, vienam no. Un viņu nelaida mājās uz Latviju, kaut gan jau tur Staļins bija nomiris un jau varēja atgriezties atpakaļ dzimtenē tikai tāpēc, ka viņš bija šis agronoms, diplomētais agronoms un viņam bija jāpaliek šajā kolhozā. Viņš atgriezās arī Ādažos, un tad viņš ieraudzīja, kas ir noticis. Viņš Zeduļu mājās dzīvoja. Zeduļu mājas arī tā kā pāri Gaujai, braucam pa tiltu pāri labā pusē. Braucam tā kā uz poligonu, bet labā pusē ir pagrieziens. Un Zeduļu mājas, kur kādreiz bija siltumnīcas pirms kara, un viņš kā agronoms to visu bija iekopis, viņš ieraudzīja visu to, kas tur ir palicis. Šo ārprātu, šos ienācējus, kas visu bija nopostījuši, kas bija sabūvējuši šķūnīšus, būdiņas, viss bija izdemulēts, un arī viņam darbu nedeva. Viņu uzskatīja par izstumto, viņš bija pilnīgi nekas, un ka tu redzi, ka šeit nav nekādu iespēju. Protams, tas bija ļoti traģiski, bet viņš noslīcinājās. Viņš iegāja Gaujā, jo viņš saprata, ka nevar ar šo ārprātu viņš nevar cīnīties, viņš neko nevar izdarīt. Tas ārprāts šeit ir, viņš paliks un ir jāpiemērojas. Arī mans vectēvs piemērojās, viņš sēja koksa gīzi. Tas bija kaut kāds ārprāts, ko savukārt, ko viņam Ādažu kolhozā lika, jo tāda bija pavēle. Un koksa gīze, tas bija kaut kāds laksta augs, kurš mums izaugot dos kaučuku. Un mēs tagad audzēsim gumiju. Absurdi, ja? Šādi absurdi bija. Bet mans vectēvs pakļāvās, jo viņš arī gribēja dzīvot. Viņš apsēja šo vienu lauciņu ar to koksa gīzi. Protams, tas lauciņš viss ar pienenēm aizauga, un tur nekas arī neizauga, vai ne? Tā kā šī absurdā situācija bija Ādažos kolhozas sākumā, un es esmu arī lasījusi padomu laikā šo periodiku, kur viņam iedod kaut kādu sarkano karogu, ka viņš ir apsējis ar to koksa gīzi un atkal tur kaut ko ir uzvarējis. Bet kāpēc viņš to darīja? Viņa skolas biedrs Krēsliņš bija no plostniekiem, foršs čalis. Un tagad ienāca komunisti, kādu bija jāliek par izpildu komitejas vadītāju. Neviens negāja. Bet šie te plosnieku puiši bija bravūrīgi, mutīgi, arī iedzērāji. Iedos man labu darbu, es iešu par izpildu komitejas priekšnieku. Tā, kad tu tur nonāci tajā amatā, tad tev iespīlēja tais spīlēs, un tev bija karogs kādam jāiedod. Un viņš zvana klases biedram, man vectēvam, un saka, bet Jāni, lūdzu, iesēj. Man citādi galvu noraus. Tad iesējām. Karogu jāiedod. Kam es došu? Es tev došu. Iedos karogu. Tā bija arī šī piemērošanās. Un paldies arī šim cilvēkam, šim Krēsliņam, šim izpildu komitejas pirmajam vadītājam, ka tagad atnāca vācu laiks, vācu okupācijas laiks. Tad, protams, vācieši meklēja šos komunistu līdzskrējējus, lai nošautu. Loģiski, jā.
tad vectēvs un vēl kāds no šiem klases biedriem, viņi bija slēpuši visus vācu laikus kaut kur nezināmā vietā, lai izglābtu šo savu skolas biedru no vāciešu atriebības. Un tad, kad atkal atnāca 49. gads, tad, protams, Krēsliņš atcerējās šo savu skolas biedrus un teica, nē, šito sarakstā neliekam. Nu, protams, tur bija arī citi, ko viņš nevarēja, bet šos manu vectēvu un vēl tur bija kāds no skolas biedriem, kurus neizsūtīja 49. gadā, jo patiesībā šeit bija ļoti tās izsūtīšanas. Nu jā, tās izdzīvošanas tehnoloģijas ir diezgan sarežģītas un nevienkāršas. Jā. Es domāju arī, par šo arī domājot, kad tie latvieši vairumā, viņi tomēr taču jau saprata, kad ir jāizdzīvo un kad ir kaut kā jāpielāgojas pārmaiņām un kad tā izdzīvošanas tehnoloģija tomēr bija tā pareizākā tomēr. Nu, katram bija ģimene un sava dzīvība, un tu saproti, ka ir ienācis kaut kāds absurds ļaunums šeit, atriebīgs ļaunums, un cilvēki pazūd bez iemesla, un pasaule nepalīdz, jā, kā varbūt agrāk tas likās, ka mums palīdzēs angļi vai atnāks vēl kāds, diemžēl nē. Un tad ir iestājas šis izdzīvošanas režīms, jā. Nu, tā tad iesēsim to kaučuku, paeksperimentēsim, karogu paņemsim, nopublicēsimies, lai būtu miers. Mēģināsim saprast, cik ilgi šī vara te būs, bet šī vara šeit uz ilgu laiku apmetās. Jā. Paiesim, kas man vēl te tāds interesants. Ļoti, ļoti daudzie mazbērni, ļoti daudzie. Nu, ja ir 12 bērni, tad ir gana daudz mazbērnu. Un te arī pie vectētiņa Miķeļa un vecmāmiņas ir sanākuši 34. gadā Vērsels pulciņš bērniņi. Un te arī te ir vecajam Miķelim un Ievai ir zelta kāzas. Nu, visas tās galviņas, tā ir tikai ģimene. Tie ir brāļi, māsas ar vīriem un bērniem. Tur nav neviena kaimiņa, tur ir tikai savējie. Un šīs arī ir tādas manas bērnības atmiņas Cernikavā, kur dzīvo man viens no vectēva brāļiem, kur ir šīs daudzās tantes. Tur arī no Sibīrijas atnākušie, kuriem nav kur palikt. Tātad viņi iet pie brāļiem, māsām. Un vienmēr tur ir tik daudz cilvēku. Un tie visi ir radi. Un viņi visi ir radi, jo nekad netika aicināts neviens no malas. Arī šajā laikā, kad tu nedrīkstēji runāt visu, ko gribēji, ka kāds kaut ko nenoklausās, kāds kaut kur atkal kādam kaut ko nepastāsta. Tad šeit bija tāda kopiena, burtiski ģimenes komūna, visi par vienu, viens par visiem. Šis laikam ir kaut kāds komunistu teiciens, bet šis darbojās. Jā, tā arī bija. Un visi bija ļoti noslēgti, visi taisīja kopā ēst un sēdēja pie gariem galdiem un svinēja visas jubilejas, bet te bija tikai ģimene. Tikai ģimene. Man šitādu varu paēdināt, apģērbt, padzirdīt, izskolot. Jā. Nu, te vēl ir ģimnāzija beidzot, tas ir šī Blusu krogas cernikavieši pazīst, tā bija Rutenberga Maiga, šī meita, kritušajam brīvības cīņu dalībniekam. Viņa visu mūžu šī meitenīte bija ar spieķīti nostaigāja, jo viņai bija šī gūžas trauma, jo, kad māte gaidīja viņu, viņa ļoti smagi strādāja pēc brīvības cīņu beigām un savainoja, acīm redzot kaut kur bērniņu gaidot. Un arī šīs operācijas, jo bērniņš aug lielāks un atkal bija šī gūžas operācija, lai viņš varētu staigāt. Nu, tur arī šī nauda aizgāja, bet tur ļoti daudz palīdzēja arī lielā ģimene, brāļi, māsas un Rutenberga Maiga Blusu krogā nodzīvoja garu skaistu mūžu. Viņa bija audēja, viņa bija iemācījusies brīnišķīgi aust. Un es domāju, ka ja tā vieta kļūs par amatu māju, tā būs... Es turpat redzu arī stelles, kur varētu pārcelties šīs Cernikavas ozolainas kundzes, kas šo amatu tik ilgus gadus kopja jā. Rutenberga tas ir meitas uzvārds, ja?
Vīru uzvārds. Vīru uzvārds. Jā, tā viņa bija Petersona, jā. Jā, nu un arī otrs šis stāsts par to, ka Ādažos tātad Otrais pasaules karš beidzas, un šeit bija tiešām daudz izglītotu cilvēku, kas saprata, ka ir jādodas bēgļu gaitās, un arī no manas kuplās dzimtas. Tātad divi šie brāļi, kas ir jūrnieki, un viens no viņiem nomitinājies Kanādā, kurš atbrauc uz Latviju un paņem sev sievu, lai Kanādā būtu mūža draugs. Un viņš bija Kanādā fermeris, un tad, kad Otrā pasaules kara laikā šajās bēgļu nometnēs Vācijā atradās šie bēgļu gaitās devušies cilvēki, tad ādažniekus no Ādažu pagasta viņš rakstīja šīs vēstules un izsauca pie sevis kā fermeris darbā. Jo, ja tev nebija laba veselība, tad tev bija jāpaliek turpat uz vietas, tev neļāva emigrēt uz Ameriku vai Kanādu, jo tās bija tādas ekskluzīvas vietas. Tev ielādēja kuģī un aizved uz Austrāliju, jo tā bija ļoti tālu vieta, un tur bija darba spēks vajadzīgs, bet, ja tu gribēji nonākt Amerikā vai Kanādā, bija vajadzīgs izsaukums no Amerikas vai no Kanādas fermera. Un tad šis Toms Petersons, kas bija man vectēva brālis, kas arī bija izskolojies jūras skolā ar smukām pagonītēm, cara laikos skolojies, tad viņš arī rakstīja visu šīs vēstules, un ļoti daudzi ādažnieki varēja no šīm bēgļu nometnēm Vācijā izceļot uz Kanādu. Nu, arī viena daļa bija grūti nokļūt gan Zviedrijā, gan kur, ja tev nebija kāds, kas pasauc. Šo bēgļu bija ļoti daudz Vācijas nometnēs. Tur arī bija dažādi traģiski stāsti, kas man dzimtā ir stāstīti par šī amerikāņu līnija un atkal tā līnija, kur bija jātiek pāri, lai tu aizmuktu no šīs te Krievu zonas un jāpeld pāri ar bērniem zīdaiņiem uz galvas, un tev šauj visu laiku, un tu tomēr paliec dzīvs, un tu pārpeld to upju. Nu, kā vēsturniecei, piemēram, jautājums, nu, kā tu redzi, ir tā, ka sabiedrībā kādās kuluāru sarunās, un tā viss parādās tas, kad ir, neteiksim pretenzijas, bet ir tādas kaut kādas, kad, redz, kā tie tur aizlaidās uz bagātu Ameriku, mēs te palikām, visu iznesām, tur redz, kā tur tie sliktie, tur aizbrauc uz sprīdīšu labo laimi meklēt, un mēs te visu izcietām, un kā tas ir no tīri vēsturnieka, abstrahējoties no kaut kādām citām lietām, puses, tas bija tautas izdzīvošanai svarīgi? Vai? Jā, tas arī bija šis tautas izdzīvošanas stāsts, jo katrs pats apzinājās, ka ir jāizšķiras. Tev ir ģimene, tev ir bērni. Un šī pieredze jau bija no 41. gada izsūtīšanām, kad cilvēki Sibīrijā pazuda un aizgāja bojā. Cilvēki 49. kara laikā to apzinājās un saprata, ka arī tie sākumi, tie okupācijas gadi, arī ar visiem šiem koksagīzu sēšanu, tas gan bija bišķiņ vēlāk labi, bet ar visu šo absurdo lauksaimniecību un ar visu to absurdumu, un vēl tu saprati, ja tu esi izglītots, tad tu esi nevēlams okupācijas varai, jo tu sāksi domāt, un tu izdomāsi ne to, ko vajag okupācijas varai, jo padomu okupācijas varai vajadzīja šo vienkāršo neitrālo cilvēku, kurš akli pildīja jebkādas absurdas pavēles. Jā, viņš neko nerunāja pretī, un viņš tāds arī bija. Bet ļoti daudzi cilvēki nemaz tā nespēja aiziet prom, jo arī šeit Ādažos, kad nāca iekšā padomju karaspēks, pirms tam iepriekšējās dienās šeit ieradās vācieši, dedzinātāju brigādes,
kuriem bija pavēlēts nodedzināt ādažu mājas un visus iedzīvotājus sūtīt prom uz Vāciju. Tātad bija bija jāsakrauj šī ratos šī mantība, jānoskatās, kā tev aizdedzina. Un tas ir atkal stāsts no mana vectēva, kurš sasēdināja visu ģimeni iekšā ratos, bet Zābaku mājās paliek sievas tēvs, kurš atteicās iet vāciešiem. Viņš neies, lai dedzina viņu ar visu māju, viņš nekad prom neies. Un viena no meitām, kas arī viņam bija jau, viņa bija viena no vecākām meitām, viņa arī atteicās iet prom. Protams, viņi vāciešiem uzklāja galdu un uzcep olas un šķīņķi, un vācieši tur jauki pasēdēja. Kaut kādā veidā viņiem izdevās pārliecināt, nenodedzināt viņu māju. Es gan domāju, ka tur bija arī šīs jaunās sievietes, viņi bija ap gadiem 35. Iespējams kaut kāds žests, lai nenodedzinātu šo māju, jo viņi nenodedzināja Zābakus, viņi aizgāja blakus, nodedzināja pārējās. Bet ar to pajūgu bija jāiet prom uz Rīgu, un tad šī milzīgā kolonna ar šiem pajūgiem devās Rīgas virzienā, un pa Ropažielu devās. Viņi jau bija līdz Ropažielai tikuši visi šie Vidzemes zemnieki, jo vācieši viņus apsargāja šīs kolonnas, un viņus dzina prom uz kuģiem. Un tad Ropažielā, tur ir viena māja, kuru es tagad pat vairs neatceros, man kādreiz tēvs rādīja, kur mans vectēvs, jo viņiem tur bija pazīstami, viņš negribēja doties prom no Latvijas, un viņš izjūdza zirgu. Viņš vienkārši izdarīja kaut ko tādu, ka zirgs izjūdzās, apstājās šie rati, un kolonna iet garām. Un viņš sāk tēlot, ka zirgs ir izjūdzies. Un, protams, tur atnāk vācietis un pieliek viņam pistoli pie galvas, un viņš saprot, ka tas ir speciāli izdarīts, bet tā kolonna iet, un tā kustība ir tik raita, ka tur nevar apstāties. Un tad jau, protams, tie, kas dzīvoja šajā Ropažielā, viņi atrāva vaļā vārtus un pajūgu ierāva iekšā. Un tā viņi noslēpās, un kolonna aizgāja tālāk uz jūras pusi, lai brauktu prom. Tad bija pagājuši kādu dienu vai divas, tad vectēvs atstāja ģimeni Ropažielas mājās, un ar kājām gāja atpakaļ uz Ādažiem skatīties, kas te notiek. Un tad viņš arī konstatēja, ka šīs Zābaku mājas nav nodedzinātas, un ka šeit ir sveiks un vesels sievas tēvs un viņa māsa. Bet apkārtējās mājas bija nodedzinātas. Tāda bija pavēle, un tā tas notika. Jā. Es reizēm brīnos, kā tie latvieši vispār ir izdzīvojuši šitās ārkārtas šausmas. Vāciešus, poļus, zviedrus, krievus, un kas tikai tev, kā tas ir, Dievs mūs mīl, vai mums ir pareizā himna, vai kas tas ir, kā tas... Mēs iemokam mežā, un tad mēs iznākam paslēpjamies, iznākam ārā un domājam, kas atkal ir atnācis, vai jārunā poļu, vācu vai zviedru valodā. Kaut kā tā, tas tā par izdzīvošanu. Jā, tas ir baigi svarīgi, man liekas, kad saprast to, kad tā izdzīvošana droši vien, kad ir vissvarīgākā. Tā ir ģimene, tie ir tavi tuvākie. Ir kaut kāds mērs, līdz kuram tu kaut kāda robeža, līdz kurai tu vari iet pie šīs svešās varas, lai tu nepārdotos. Bet varbūt tu vari mazliet pārdotos, lai tu saglabātu savu ģimeni. Jā, tās bija katra personīga izvēles, jo visvieglāk, protams, ir nostāties un teikt, šauj mani nost, es palieku tāds. Tas nekas, ka viss cits nošauj. Tā ir mana pārliecība. Es domāju, ka tas īsti. Tas nedarbojās cilvēkiem. Viņi tomēr bija tās vardītes, kas kūla to sviestu, lai izkļūtu laukā. Jā, tas ir ļoti svarīgi, jā. Labi, atgriežamies pie Miķeļa un Ievas, jā. Es pat domāju, šīs ir, teiksim, vēstules. Tā ir vēstule, kas tiek rakstīta uz Kanādu, tur esošajiem bērniem, kas ir Otrā pasaules karā tur
aizmukuši, aizdevušies. Ļoti neitrāls, tas teksts ir ļoti neitrāls, jo, protams, viss šīs vēstules lasīja, un viņas tika atklāstas, un tur varēja rakstīt tikai par saviem bērniem, kā viņi auga, kā viņi iet skolā, ka viss ir labi. Man ļoti patīk, tur bija tāda frāze: vairāk neko nezinu rakstīt, variet paši padomāt, kas nesaprotams. Nu tā, jo tu nedrīkstēji neko rakstīt, jo tu biji pakļauts visu laiku šai caurskatei, un no tā bija atkarīga atkal tava izdzīvošana. Ir tev kaut kāda informācija par to, kā viņiem tur gāja tajā Kanādā un kā viņi tur izdzīvoja tur atkal? Kā viņus tur uzņēma un kā... Atkal bija manai ģimenei bija šī brāļu māsu palīdzība. Tā bija ļoti vajadzīga, jo sākumā, protams, neviens tev nekādu inženieru darbu nedēva, tu gluži vienkārši atradi kādu smagu fizisku darbu, kuru strādāt, un tu ļoti lēnām gadu pēc gada tu pelnīji kaut kādu naudu, lai varētu sev mitekli atļauties pats. Tu sākumā dzīvoji kopā ar brāļiem māsām, un jā, tur pagāja kādi gadi 10, lai nostabilizētos. Nebija galīgi nemaz tik viegli nebija, bet es nezinu, kā citās zemēs, bet Kanāda, viņa arī bija ļoti tāda pozitīvi noskaņota vai atvērta. Patiesībā viņa arī vēl joprojām tāda ir arī pret šiem Otrā pasaules kara bēgļiem un emigrantiem, un latvieši ļoti strādīgi. Viņiem uzticēja arī augstākus amatus un vadīt atkal citus cilvēkus, un tāpat viņiem bija ļoti labas izglītības. Tā mūsu ģimnāzija bija, kaut arī tu jau biji 18 gados beidzis šo kaut vai tikai ģimnāziju, tu runāji vairākās valodās, un tev bija brīnišķīgas matemātikas zināšanas un pasaules ģeogrāfijas zināšanas un filozofijas zināšanas, kas mums ir ļoti laba izglītības sistēma pirms kara, ļoti labi. To pat bija grūti salīdzināt ar kādiem īru emigrantiem, vai kur absolūti tā nebija. Jā, arī šī izglītība. Vispār latvietis ir bijis ļoti izglītots, sākot no šīm hanhūtiešu laikiem, jo hanhūtiešu laikmets, šis 18. gadsimts, latvieši visi mācēja lasīt. Zviedri mums nemācēja. Zviedru zemnieks nemācēja. Latvietis mācēja. Arī 19. 18. gadsimts, jā, mēs visi mācējām. Mēs bijām tiešām... Un es negribu tā kā vēl kaut kādas paralēlas vilkt, bet arī šī tie latviešu strēlnieki, vai ne? Arī tāpēc viņi Maskavā tika salikti šajos amatos. Viņi bija absolūti izglītoti. Ko toreizajā Krievu impērijā tas bija neiespējami. Tur nebija šādas izglītības. Viņi bija ar stāju, ar izglītību, ar zināšanām. Tādi mēs esam. Esam izdzīvojuši. Labi. Te ir vēl pavisam tāds Carnikavas laivu skats, un tas ir mans tēvs Jānis Petersons, kurš viņš ļoti priecājās par saviem abiem onkuļiem, kuriem bija šī jūras skolas izglītība, kuri bija stūrmaņi pasaules jūrās. Un mazais puika jau no mazām dienām mans tēvs arī sapņoja par šo jūras būšanu un par kuģošanu, bet ar tādu pagātni nekad dzīvē viņam neļāva stāties jūras skolā. Un tad, kad viņš pabeidza Ādažos skolu, tad bija vienīgā iespēja atnāca jau uz to skolu un pateica, ka šitie bērni ies uz celtniecības tehnikumu, šitie ies bērni atkal uz tādu tehnikumu. Tev nebija šīs izvēles iespējas. Tev tur, kur lika, tur bija jāmācās. Un kāda tur jūra, tas sapnis bija absolūti nepiepildīts. Un tad bija jāiet šajā celtniecības tehnikumā, ko viņš arī pabeidza, un viņš ir absolūti brīnišķīgs namderis, un viņš ir būvējis Ādažu 6 klašu pamatskolai šo 3. stāvu augšā,
un arī slimnīcas šos nākamos stāvus slimnīcas sēkai. Un viņa koka lenteri ir viņu roku darbs. Es nezinu, vai šobrīd vēl slimnīcā ir šie kāpņu lenteri. Tas ir viņa darbs. Un tā, tādā veidā viņš pelnīja maizi, arī strādādams par zvejnieku. Šīs laivas savukārt atkal taisīja mans vectēvs, kurš atkal bija laivu meistars, un tā bija tāda bija šī dzīve. Tā mans tēvs realizēja to savu mīlestību pret jūru. Viņš kļuva par piekrastes zvejnieku. Par piekrastes zvejnieku, kuram nekad nebija lemts iziet kaut kur Atlantijā, jo šī ģimenes vēsture vilkās līdzi. Bet viņš ar šo labo darbu arī šajā Cernikavas kolhozā bija ļoti, ļoti ieredzēts un tā dzīve pagāja, jā. Bet tas tā arī saucās Cernikavas kolhozs, jā, vai? Jā, tas bija zvejnieku kolhozs Cernikava. Zvejnieku kolhozs Cernikava. No Ādažiem viņš atnāca uz šeieni, jo mūsu mājas, dzimtas mājas zābaki tika atņemtas, jo tas atradās Kadagā, un tur šis militārais poligons izpletās. Tur vienkārši bija jāsavāc mantas, un 50. gadā bija jāiet prom. Jā. Tas tās, ko vācieši nenodedzināja. Ko nenodedzināja, jā. 50. gadā bija vienkārši jādodas projām. Tad, kur dosies? Dosies uz Cernikavu, jo Cernikavā dzīvo atkal radi, brāļi, māsas, dzīvos pie savējiem, kamēr lēnu garu varēja atkal uzcelt kādu mazu ģimenes mājiņu vietā. Atkal viss sākās dzīve no sākuma, bija jāsāk. Bet Cernikavā bija tāda, tur arī šie kolhoza priekšsēdētāji bija. Viņi bija tādi ļoti pret šiem, varbūt represētiem vai izsūtītajiem, viņi bija tādi lojāli, jo šie cilvēki bija ļoti strādīgi. Un laikmetā, kad vispār cilvēku, kurš mācēja strādāt, bija maz, viņi ar atklāstām rokām ņēma katru, kurš tik tiešām strādāja, kuram tas padevās, patika, kurš bija godprātīgs. Un tādā veidā tu varēji atkal tikt pie turības un savai ģimenei nodrošināt dzīves apstākļus. Kādi bija vārdi un uzvārdi tiem kolhozas priekšsēdētājiem? Mēs laiku runājam par kukeli, par kaulu, bet nekad tā gandrīz neafišēja vispār, ka Cernikava arī bijuši kaut kādi priekšsēdētāji. Cernikavā tas kolhozas priekšsēdētājs, kuru arī es labi atceros un kurš tiešām bija ļoti ieredzēts un arī, kur mans tēvs, pie kura strādāja, bija Filātovs, latgalietis, Mihails Filātovs. Un viņš ļoti ilgus gadus Cernikavas kolhozā par priekšsēdētāju strādāja. Pirms viņa bija Kukelis vārdā, Josifs Kukelis. Es viņu atceros tikai kā ļoti vecu vīru, bet, manuprāt, kā vismaz cernikavieši runāja, tad viņš bija tā kā ar drošības dienestiem cieši saistīts, bet patiesībā jau viņi visi bija savā laikā, jo tu nemaz nevarēji šo amatu ieņemt. Tikai atkarīgs atkal kāds tev goda prāts, vai ne? Vai tu 49. gadā parakstīji kaut ko, vai tu neparakstīji, vai tu ļāvi kaut ko. Un, ir dažādas tās versijas. Bet es saku, par Cernikavas kolhozu tas bija Mihails Filātovs, ar absolūti plašu sirdi, absolūti sirsnīgs vīrs, bet arī viņam bija kaut kāda stingra aiznogure, ja tā varētu teikt, kāpēc viņš tik daudz laba varēja darīt Cernikavas kolhozam. Vēl jau bija arī šī tāda brāļošanās vai draudzēšanās lieta, jo padomu laikos jau
īstenībā, ja tev vajadzēja dažšavas gāzes pieslēgumu, tad tu aizbrauci uz zināmu vietu un sadzēri šņābi un aizvedi nēģus, vai ne? Un visi uzēda nēģus, sadzēri šņābi un tev iedevu šo pieslēgumu. Un Carnikavas kolhozam mums bija pieslēgta dažšavas gāze visām mājām. Mums bija siltumnīcas brīnišķīgas, kas audzināja. Kuros gados jau tas bija? No 70. gadi, jā, tur viss rullēja uz nebēdu. Un man nāk prātā, ka mums bija 3 rubļi gadā jāmaksā par to dažšavas gāzes pieslēgumu privātu mājiņai, kurā mēs dzīvojām. Un man tiešām, man šī Carnikavas dārzniecība man ir palikusi tādā atmiņā, jo es arī kā skolnieks mazajās klasēs mācoties, Carnikavas skolā mēs gājām strādāt, mēs gājām tur kaut ko dārzniecībai ravēt un darīt, un tad mums ieved tā kā telpās, un tur bija frēzijas, kas smaržoja, un tur bija gerberas, kas bija ļoti modes augs, kur vispār, reti, kur mums Latvijā vispār nekur vēl neaudzēja tajos 70. gados, un tur bija siltumnīcas un tās puķis, un tur bija tik laipni darbinieki, un mums bija arī savs tas veikaliņš ar tām puķēm, un tas man tā paliek prātā. Un, protams, arī jā, šī zvejniecība, šīs zvejas brigādes un šie svētki, šīs zvejas laivu sacensības. Un šie svētki bija ārkārtīgi sirsnīgi, jo tas pats Mihails Filātovs šo tradīciju iedibināja, viņš kopa un katrai šai gan dārzniecībai, gan zvejas brigādē, gan tur kaut kādām mehanizētām darbnīcām bija Ādažu parkā. Katra cēla tādu kā telti, kur apakšā bija šie galdi. Tur bija kolhoza jubilejas, bija tik svinētas, un zvejnieku svētki 2 reizes gadā. Un tad bija šī vizuālais noformējums, kā katrs noformēja. Bija vērtēšana, bija konkursi, un tu varēji nākt un mieloties ar visiem šiem žāvētajiem zušiem, jo toreiz viņi vēl visi bija. Kur tas Ādažu parks atradās? Ādažu parks, kur ir mūiža, kur bija mūižas kalniņš. Tur šobrīd arī ir estrāde un svētki Carnikavas centrā. Jā, šis te mūižas parks, kur kādreiz bija brīnišķīgā pils. Brīnišķīgā pils man vēl nedēļu atpakaļ zvanīja no kultūras ministrijas kultūras mantojuma pārvaldes un interesējās par kapiteļiem. Par Carnikavas mūižas kapiteļiem. Carnikavas mūiža, kā zināms, bija absolūti unikāla parādība, kas tika uzcelta ar, ja nemaldos, tagad ir 11 kolonnas 2 rindās ar grezniem kapiteļiem. Man liekas, Lansmanis pat salīdzināja tur ar kaut kādu vienu no Luvras tur fasādēm. Tikai Carnikavas pils bija tā kā miniatūrā. Un, protams, šīs kolonnas, viņa Pirmā pasaules karā aizgāja bojā. Tagad atnāk neatkarīgās Latvijas laiks. Cilvēks izēja materiālu, jo nevar atstāt postā. Tas ir noderīgs, kolonnas, kapiteļi. Un kas tajā laikā ir svarīgāks? Pēc neatkarības brīvības cīņām ir jāceļ skola. Ir jāceļ skola bērniem, jo vecā Ādažu skola ir stipri par maz. Carnikavas skoliņā arī koka mājiņa blakus Siguļu kalnam. Un tātad šajā te 26. 27. gadā tiek celta Ādažu centrā, tur tagad Valdorfa skola apmēram šopusīt šī te Ādažu 6 klašu pamatskola profesora kundziņa projektētā. Un tur arī tiek iemūrēti fasādē šie Ādažu pils kolonnas un kapiteļi. Un, jā, kapiteļi. Un tad, kad Ādažu skola tiek nojaukta, viņu pārdeva vēl bankai Baltija. Tur ir vispār stāsts, kurš varbūt prasa izmeklēšanu, bet varbūt arī nevajag mums nekādu izmeklēšanu, jo šī skola tika nolīdzināta. Bija plānots uzcelt Albertam Kaulam jauno
kā zināms, arī šobrīd skaisto vidusskolu un veco skolu 90. gados nolīdzināja. Vēl pēdējos Ziemassvētkos aptaujāju cilvēku, kurš arī darbojās ar šiem buldozeriem. Viņš teica, ļoti grūti bija šos pamatus izārdīt un nolīdzināt šo skolu. Ja kultūras mantojuma pārvalde interesējas, kur palikuši šie kapiteļi, kas bija valsts nozīmes mākslas pieminekļi, iebūvēti šajā Ādažu skolā, tas nav zināms. Viņi vienkārši pazuda nezināmā virzienā. Ir dažādas versijas, vai nu viņi tur ir kaut kur ierakti zemē, visdrīzāk viņi ierakti zemē, vai arī tiešām šie buldozeristi viņus kaut kādā veidā sašķaidīja. Bet es domāju, ka viņi ir tik pamatīgi šīs kolonnas un šie kapiteļi, ka viņi varētu būt kaut kur aprakti. Bet tas nav zināms. Tā kā mūsu valsts nozīmes, mākslas pieminekļi, mūžas kapiteļi ir aizgājuši nebūtībā. Jā, diemžēl šis stāsts arī ir tāds, jā. Tas varbūt tāds jautājums, ja negribu neatbild, tas ir, kas bija interesants, kuram bija tiešā interese vai kam bija izdevīgi tagad nojaukt to Ādažu skolu? Viņi traucēja. Bija ideja par jaunu skolu. Zemes pietiek. Bija ideja par jaunu skolu, jo šī vecā skola tomēr bija būvēta 26. gads. Jā, sausā atteja, jā. Vēl joprojām smakas un vispārējais. Un iespējams, ka cilvēkiem negribējās viņu tā kā renovēt vai ieguldīt un šo veco ēku. Toreiz esošie cilvēki pie varas, varbūt viņi nevērtējuši viņu kā vēsturisku mantojumu. Jo vieglāk taču ir uzcelt jaunu, grandiozu. Tas būs ļoti šiki. Kādas tur vecas mājas? Tur tik daudz jāiegulda. Patiesībā arī mūsdienās ļoti liela daļa cilvēku tā uzskata. Labāk ir uzcelt jaunu, jo vecs vienmēr izmaksās dārgāk. Un nav šīs vērtības sajūtas. Un tā. Tas tur izbeidzās, bet tas nekas. Jā. Nē, bet labi, bet tagad atkal varbūt ne pa tēmu, bet kad ir, kas tad mums ir no tā seno veco vai ne tik seno laiku mantojumu palicis? Mums ir palicis vecais kultūras nams Ādažos. Mums ir palikusi slimnīca, kas ir tagad poliklīnika, jā? Jā, tātad Ādažu vecais pagastnams, Gaujas iela 6. Tas ir Konstantīna Pēkšēna projektētais nams. Ja nemaldos, drīzumā arī iznāks grāmata Konstantīnam Pēkšēnam, viņa būvēm veltītā grāmata. Arī vecais Ādažu pagastnams tika apskatīts un fotografēts un būs arī šajā grāmatā iemūžināts, jo arī šīm namam ir īpaša vēsture, jo finansējumu šīm namām deva Ādažu iedzīvotāji. Jā. Viņi sameta naudiņu, ja tā varētu teikt. Tas ir par Ādažu iedzīvotāju līdzekļiem būvēts nams. Un sarkanos ķieģeļus nopirka no barona Kampenhausena. Jā, tas bija Ādažu muižnieks, un baronam Kampenhausenam Jaunziemā piederēja ķieģeļu ražotne. Un šie ķieģeļi nāca no šīs Jaunziema ražotnes. Bet tas tika nopirkts par naudu, un tas bija iemūrēts šajā ēku sienās. Un, tur vēl bija šis stāsts 893. gads, tā ir Cariskās impērijas laikmets, tautiskās atmodas laikmets. Latvieši grib nākt kopā pulcēties, dziedāt dziesmas, kas carvaldībai absolūti neinteresēja. Un ādažnieki tagad cara ierēģiem raksta vēstuli, ka viņi vēlas būvēt pagasta namu ar izrīkojumu zāli, kur būtu sēdvietas un varētu sanākt kopā uz pasākumiem. Protams, caurvaldība saka nē, nekādas biedrošanās, nekādas pulcēšanās. Un atļāva vai izsniedz atļauju, kā mēs tagad sakam, būvvaldes atļauju
izsniedz atļauju tikai vienstāvu nama būvniecībai, lai nodrošinātu tikai pagasta pamatfunkcijas. Ādažnieki vērā to neņēma. Tas bija kā laikmets, ka Latviešu biedrības namā Aspāzija piedrojās ar Alderu, Alus darītavas direktora ģimeni, Feliksa Cielēna mammu un tēti. Arī viņi Latviešu biedrības namā nāk kopā. Es pieļauju, ka viņi uzrunā šeit Konstantīnu Pēkšēnu, kurš arī ļoti aktīvs Latviešu biedrības nama priekšstāvis darbinieks, un viņi pasūta Konstantīnam Pēkšēnam šo projektu. Ādažu pagasta nama projektu, kuru viņš arī izgatavo, un šo namu par tautas saziedotiem līdzekļiem 1893. gadā arī uzceļ. Un tad ierodas cara būvvalde vai ierēģi pārbaudīt, kāds tad izskatās tas vienstāvu nams. Un ierauga šādu divstāvu namu ar plašu sarīkojumu zāli priekš tiem cara laikiem. Ko darīt? Nost jau nejauks. Un pagasta veci, tas toreiz bija Miķels Freimanis, ieliek cietumā uz 1 nedēļu pārmācībai. Kaut kā taču ir jāpārmāca. Tad viņa laikam izlaiž no šī cietuma, bet namu nost nenojauc. Tā kā tas arī parāda šajā tautiskās atmodas laikmetā šo ādažnieku dumpības garu vai spēju, tādu pretestību, jā. Un, protams, arī nāk dziesmu svētki, vispārēji latviešu dziesmu svētki, un šeit brauc gan Carnikovas koris, gan ādažu koris, piedalās arī dziesmu svētkos, un tautiskā atmoda arī atnāk Ādažu novadā, gan Carnikovā, gan Ādažu ciemā, gan Alderos, jo Alderos ir mūsu pirmā publiskā bibliotēka, kuru arī rada Feliks Cielēna vecāki, Amanda Cielēna un Mārcis Cielēns, jo viņi ir šī Latviešu biedrības biedri un ļoti inteliģenti cilvēki. Viņi pasūta presi, grāmatas. Viņi arī Alderos par alus ražojumiem šos ienākušos līdzekļus. Viņi ziedo latviešu grāmatniecībai, viņi palīdz finansē, lai iznāk šīs latviešu valodā grāmatas. Un līdz ar to arī viņi veido šo bibliotēku. Man ir grūti pateikt, cik viņa bija publiska, bet viņa ir publiska, jo es esmu arī atradusi grāmatu ar šo Alderu bibliotēkas sīmodziņu, ka tā ir dibināta tad, un ka tā ir publiska bibliotēka. Un to var arī uzskatīt par mūsu novada pirmo publisko bibliotēku. Un tad ir pēc neatkarības cīņām ir 20. gadā beidzas neatkarības karš, un tad atkal kultūras fonds sāk domāt par visām Latvijas, par novadiem, par vietām, kā veidot šo bibliotēku tīklu, un kultūras fonds atrod līdzekļus, kā piesaistīt līdzekļus, izdod grāmatas, un šīs grāmatas dāvina. Viņas dāvina šīm pašvaldībām, jo arī pašvaldībām nav naudas, cik ļoti šo garīgo pusi, šo izglītojošo pusi Latvijas valsts uzskatīja par svarīgu. Un tad arī 24. gadā ir beigts šis dāvinājums Ādažu pagasta namām, un tad ir šī publiskā bibliotēka Ādažu pagasta namā. Mēs pagājušajā gadā 100 gadus nosvinējām Ādažu bibliotēkai. Jā, bet tās saknes, viņas nāk jau senāk no šiem vietējās inteliģences, kuri ziedoja arī savus līdzekļus, lai būtu šis pagasta nams, lai iedzīvotāji var nākt kopā pulcēties un biedrību veidot un dziedāt un apmainīties idejām, jo tas bija ļoti aktīvs pārkriepošanās periods un laikmets, kad skolā nedrīkstēja latviski runāt, un kad tu runāji latviski, tev iekāra kaklā zīmi, ka tu esi runājis latviski, un bija pārkāpums. Jā, tā kā arī Ādažos tas bija ļoti, ļoti aktuāli, un šī vietējā inteliģence, viņa ļoti daudz izdarīja. Manuprāt, ļoti daudz.
Nu, tad tā Ādažu pamatskolai tad šogad vajadzētu būt 101 gadam, es saprotu, ja? Man tagad ir bišķiņi, tad ir jāpaskata mana grāmata, bet manuprāt bija 26. 26. Tad nākamgad ir 100 gadi. Varētu, bet no skolas, diemžēl, nekā vairs nav. Svinēt jau var, ne? Pat kapiteļi ir pazuduši nezināmā virzienā. Jā. Nu, kas tad mums vēl paliek no tādām būvēm, kas ir paliekošām lietām? Šogad Baltezera baznīcā ir 250 gadi. 250 gadi šogad paliek, jā. Tas arī ir mūsu lielākais arhitektūras piemineklis, un tā ir ļoti nozīmīga būve. Ļoti nozīmīga būve. Nu jā, un tad kas mums vēl ir poliklīnika, kultūras nams? Jā, Ādažu slimnīca 1930. gadā tika uzcelts kā doktorāts. 2 stāvu ēka kā doktorāts, kur strādāja tātad dakteris vietējais, un augšā viņam bija dzīvoklis, kurā dakteris dzīvoja, ārsts jā, un tad, protams, 50. gadu vidū, 50. gados tika uzcelts 3. stāvs Ādažu slimnīcai, jo viņi par slimnīcu pārtēvēja, viņi mazliet paplašināja. Tur arī tas mans tēvs cēla šo 3. stāvu slimnīcai. Nu, un tad, attiecīgi, atkal slimnīcas ēku padomu laikos, 80. gados, viņi paplašināja vēl ar to specpoliklīniku, ar šo daļu, kur atkal varēja ārstēties kolhoza darbinieki. Es vēl kādu laiku atpakaļ, kad mēs par Ādažu vecajiem skolotājiem tikāmies, runājāmies, un sakarā arī ar skolas jubileju, tad skolotāji atcerējās, ka tā bija tāda nepatīkama pieredze, jo kāds skolotājs bija slims. Viņš nevarēja izmantot šo specpoliklīnikas pakalpojumus Ādažu kolhozniekiem paredzētos, jo skolotāji nebija šai kategorijā, un tas bija kolhoza nolikumā ierakstīts. To ar savu slimību ārstēties bija parastā dakteri. Nē, nu, tur bija atkal parastie dakteri un īpašie izredzētajiem dakteri. Un tur atkal bija gadījums, jā, teiksim, te pie zobārsta, kā mana mammīte atcerējās, viņa bija Ādažu bibliotekas vadītāja 15 gadus. Viņa vadīja Ādažos biblioteku, strādāja bibliotekā. Un viņa saka, nu es aizēju pie zobārsta un man ir muti vaļā, un tagad man kaut ko urbj un pavarās durvis un ienāk dāma no kolhoza. Un, protams, man zobārsts momentā izrauj visus tamponus un aizsūta prom, jo kolhoza dāma ir svarīgāka. Un tad es blakus telpiņā pagaidīju, kad salabo viņai to zobiņu, un es atkal nācu atpakaļ. Līdzīgi bija arī ar ginekologu dāmām. Tik līdz parādījās kāds kolhoza cilvēks, tad viņam bija prioritāte. Jā, nu tāda nevienlīdzība, tas bija tas laikmets. Tas bija. Šīs privilēģijas tika dotas, un tās arī izmantoja kolhoza darbinieki. Jo tie, kas strādāja, teiksim, tā kā skolotājs vai Ādažu pagasta mājā, kas bija pašvaldības darbinieks, izpildu komitejas vai arī bibliotēka, tas nebija saistībā ar kolhozu, un tas bija tā kā otršķirīgi. Bet manai mammai, Ādažu bibliotēkas vadītājai, bija katru mēnesi jāiet atskaitīties kolhoza kaut kādai nodaļai, cik lasītāji ir lasījuši Ļeņina darbus, Marksa Engelsa un iepazinušies ar PSK kongresa rezolūcijām. Jā, viņai arī šāds nodevs bija jādara, un tur ļoti nopietnām sejām kolhoza darbinieki sēdēja un to pierakstīja. Jā, skaisti. Un tad par to Ādažu bibliotēku, tad viņa bija toreiz turpat, kur ir tagad? Jā, vecajā pagasta mājā. Viņa bija vecajā pagasta namā. Šī bibliotēka tur darbojās jau kopš tā 1924. gada. Iespējams, ka tur arī pirms tam ir bijusi kāda grāmatu krātuve, bet šī bibliotēka tur oficiāli bija no 1924. gada vecajā Ādažu pagasta mājā.
Jā, tā viņa tur ilgus gadus. Bibliotēka darbojās līdz pat brīdim, kad uzcēla Alberts Kauls jauno vidusskolu, un bibliotēka pārcēlās uz skolas telpām. Apmeklētājiem tas īsti nepatika, jo bija jāiet cauri trokšņainām vestibilām, kur bērni skrien uz kaut kādu gaiteni, kurā tur kaut kādā vietā bija iekārtot šī telpa. Nu, protams, bērniem tas bija vieglāk, bet, teiksim, Ādažu iedzīvotājiem tas nešķita nemaz tik priecīgi. Atceros, kad gāju pie mammas uz bibliotēku, man ļoti patika demokrātiskajā Vācijā bija tādi izdevumi. Nu, tos drīkstēja padomu laikā arī bibliotēkas saņemt, un tie bija ļoti krāsaini un skaisti, un tur bija grāmatas par dabu un par dzīvniekiem. Un tas bija kaut kas visā tajā padomju, tajā pelēcībā, tas bija kaut kas krāsains un lielisks, un mammai bija ļoti brīnišķīgi lasītāji, starp citu. Viena liela daļa nāca no ielas, kuru tautā sauc par vāciešu ielu Ādažos, bet tā bija šī draudzības iela, kur ir šīs mazās mājiņas, kuras savulaik uzbūvēja no Sibīrijas atnākušie vācieši. Šie bija šie vāciešu priekšteči, kas jau bija ļoti sen pārcēlušies uz šo Sibīriju, un viņi atgriezās atpakaļ. Viņiem bija ļauts atgriezties, un arī Ādažos. Varbūt esat ievērojuši, tur ir šīs tādas, tagad viņas ir ļoti pārbūvētas, bet tur padomu laikos bija tādas neliela izmēra, ļoti glītas, ļoti kārtīgas mājiņas šajā draudzības ielā, un tur bija šie no Volgas vāciešu pēctečiem pārcēlušies, no Volgas vāciešu pēctečiem, ne no Sibīrijas, jā, šie pēcteči, un viņi bija arī brīnišķīgi lasītāji. Protams, viņi lasīja šīs grāmatas krievu valodā, bet bija arī šie demokrātiskās Vācijā izdotie izdevumi un ārkārtīgi inteliģenti un brīnišķīgi cilvēki. Man mamma saka, tur ir tik tiešām viņai ir ļoti labas atmiņas par šiem cilvēkiem, kas nāca lasīt. Ar to vācu valodu bija grūti, bet viņi ļoti centās. Viņi lūdza, vai viņi nevar pieprasīt arī vēl tur tādus izdevumus kaut kur tajā Rīgas kolektorā, kas ir tā kā, kaut vai bērnu vācu valodā grāmatiņas, visu, kas tajā Vācijas Demokrātiskajā republikā ir izdots. Jā, tas arī tāds interesants stāsts par šiem cilvēkiem, kam tas ļoti, ļoti patika, un šī lieta tajā pelēkajā padomju pelēcībā, cik tas bija jauki, ka tu varēji lasīt. Jā, un vēl bija šis stāsts arī par šīm aizliegtajām grāmatām, kuras turpat vecajā Ādažu pagasta namā Bēniņos atradās kastēs. Tie bija šie Ulmaņu laikos vai 20. 30. gados izdotie izdevumi, kuri bija tātad Ādažu bibliotekas izdevumi. Nebija nekas kaitīgs, tur bija Blaumanis un mūsu kultūras darbinieki, tas bija arī grēzni sējumi, un man mamma vienu reizi viņus bija aplūkojusi šajās te kastēs, kur bija viņi vietoti, un tad šīs kastes pazuda. Tā kā viņas tika kaut kur nolikvidētas, bet to atkal mēs nezinām, kad un kāpēc. No Ādažos tāda grāmatu dedzināšana nav bijusi, nav pieredzēta, kas īstenībā ir šausmīga lieta, atnākot kādai okupācijas varai, tad viņi atkal dedzina grāmatas, tā kā nacisti, teiksim, Vācijā to darīja, bet Ādažos tas nepatīkamākais gadījums ar grāmatām bija doktorāta ēka, kas tādā 30. gadā bija celta, un otrā stāvā bija dzīvokļi ārstes Lulles dzīvoklis, un viņa arī vīrs inženieris, viņiem bija ļoti, ļoti liela biblioteka, grāmatu biblioteka. Un ārste Lulle bija cilvēks, kuru aicināja Vācu okupācijas laikā Baltezerā, tad, kad bija šī ekshumācija, kur šos nošautos 113 Latvijas patriotus nošāva centrāla cietuma pagrabā. Tad viņus atveda un
iemeta bedrēs. Jā, tie ir tie jaunākie okupācijas muzeja pētījumi. Viņus nenošāva tur uz vietas Baltazarā. Viņi tika atvesti un iemesti šajās bedrēs. Un vācu laikā viņus ekshumēja un, protams, tika pieaicināta ādažu ārste, dakteri Lulle, uz šo ekshumācijas procesu. Un, protams, atkal, kad atnāk padomju vāra, tad viņa ir nelabvēlīga, jo viņa ir piedalījusies šādā lietā. Nu, viņa arī izsūta uz Sibīriju. Viņa arī cilvēks ir izcietuši šo sāpju ceļu. Un tad šo bibliotēku vietēji iedzīvotāji atceras, ka padomju okupācijas karaspēks tur ap šo veco pagastnamu bija lieli dubļi. Tad, kad uzlīja lietus, bija dubļi, jo tas ceļa segums nebija tik perfekts. Tad komunisti šīs grāmatas ar viņām bruģēja ceļu. Jā. Ļoti liela bibliotēka, un ar šīm grāmatām tika bruģēts ceļš, lai varētu sausām kājām iet pa ielu. Nu, tas ir tāds vienīgais, tāds, ko varētu uzskatīt, bet tāda dedzināšana vai grāmatas. Grāmatas ir tikušas cieņā turētas, bet, protams, arī bijuši gadījumi, kad ir tādi baisi stāsti, kas ar okupācijas režīmiem saistās. Baisi. Nu, kas tad mums vēl paliek no tādām redzamām liecībām no tiem vecajiem laikiem? Nu, visvecākā mums ir tā baznīca, tad ir tas... Tu par ēkām runā. Nu, es par personībām. Es varētu minēt mūsu Feliksu Cielēnu, kurš patiesībā ir šī mūsu tāda ievērojamākā personība, jo viņš ir viens no Satversmes tēviem. Viņš ir piedalījies arī Satversmes rakstīšanā, un viņš bija arī tas, kurš... Tad, kad šī pretošanās kustība 44. gadā bija šī... Tad, kad mēs sapratām, ka karš iet uz beigām, mēs negribējām palikt, mēs gribējām atjaunot atkal savu neatkarīgo Latviju, tad Feliks Cielēns bija tas, kurš šīs organizācijas, to dokumentu, viņš arī aizveda uz Zviedriju, lai vēstītu pasaulē, ka mēs negribam palikt okupēti, mēs gribējām atjaunot šo neatkarīgu Latviju, jo arī vācu okupanti, protams, nevēlējās, ka mēs atjaunojam savu neatkarīgo valsti. Un Feliks Cielēns, varētu būt šis viens no ievērojamākajiem personāžiem. Bet mūs dzīvo arī Feliks Cielēna ģimenes locekļi vēl joprojām šeit pie Baltazarā. Mūsu Māra Cielēna bērnu dzejniece, kas ir mazmeita Feliks Cielēna brālim. Un šī brīnišķīgā, jaukā, inteliģentā ģimene vēl joprojām dzīvo Baltazarā, tātad Ādažu novadā. Būtu arī ar viņiem ļoti interesanti tikties. Māra Cielēna gan saka, ka Feliks ir bijis ļoti pretrunīga personība, un mēs kādreiz arī vēlējamies varbūt kaut kā vairāk un dziļāk, un veltīt viņam kādu filmu vai kaut ko tādu. Un Māra Cielēna mums mazliet tā kā nobremzēja, un viņa teica, es pati nejūtos tik droša, jo bija lietas, kuras viņš izdarīja brīnišķīgas, labas Latvijai, bet tur bija arī tik daudz to pretrunīgo momentu, ka viņš ir tāda personība, ka man ir ļoti grūti par viņu stāstīt. Nu, tas ir viņai kā ģimenes locekli. Bet ja mēs tagad tā paskatāmies ar tādu skaidru skatu, Satversmē, viņam bija tiešām brīnišķīga izglītība, un viņš spēja šos Satversmes pantus, šos punktus radīt perfektus, lieliskus, un par to viņam visu cieņu. Viņš tiešām ir ļoti daudz izdarījis šajā jomā. Un arī viņa vecāki, draudzējoties ar Raini un Aspāziju, un arī Feliks Cielēna mamma, šī Amanda Cielēna, arī viņai bija jāmūk 6. gadā, kad nāca soda ekspedīcija un izrēķinājās ar ādažniekiem, arī viņa devās prom emigrācijā uz Šveici, tāpat kā Rainis un Aspāzija. Tas atkal ir tāds vēl stāsts, kas vēl būtu pētāms, un varbūt nākotnē mēs arī par to varētu parunāt.
Labi, tātad liels paldies par sarunu. Bija brīnišķīgi, tik daudz svaigas, interesantas informācijas. Un es tagad paņēmu par tādu niķi, kad katram intervijam es beigās pajautāju tādu lietu, ko tu varētu novēlēt jaunajiem ādažniekiem, nākamajiem ādažniekiem, kas būtu tāds, kas zinot visu to iepriekšējo vēsturi, kas būtu viņiem obligāti jāzina vai jāievēro, vai kādu skatu uz dzīvi skatīties, vai kas, ko varētu tādu precīzi, teiksim, ieteikt vai novēlēt, vai cienīt visu paudžu iedzīvotājus, ļaudis, ādažniekus, cienīt, mēģināt izprast viņu rīcību, jo tik daudzām un dažādām varām šeit nākot un aizejot, ir ļoti dažādi šie viedokļi. Mēs arī ļoti nosodām vienu otru. To nevajag darīt. Jo katrs ir rīkojies saskaņā ar savu sirdsapziņu, un ja viņš nav darījis ļauna pāri otram cilvēkam, mēs pieņemsim, cienīsim to viņa rīcību, jo viņš ir mēģinājis darīt visu to labāko mums. Mums ļaudīm apkārtējiem ādažniekiem, Latvijai, visiem ir ļoti, ļoti atšķirīgi šie stāsti un ļoti, ļoti atšķirīgi laikmeti, rīcības. Cienīsim, cienīsim jebkuru viedokli un pieņemsim. Mēģināsim izprast, pieņemsim arī šo viedokli. Pieņemsim. Liels paldies par sarunu!